Nu, un darbā man ir tāds dzelzītis, kur vajadzētu izvirpot šo urbumu bišķi resnāku, lai varētu uztaisīt buksi. Kāpēc? Tāpēc, kad ir dilums. Nu labi, it kā te centrējos. Beigās sāku bišķīt domāt ar galvu un ar savu centrēšanos gandrīz ierāva auzās. Nu vot. Tad brīnamies, nu ir 0. Nu baigā čikiniekā. Tā tad tausts, centra meklētāja tausts ir tānī pusē, jā. Labi. Tagad griežam uz otru pusi, pretējā. Šite. Brīnamies, atkal precīzi 0, super. Tagad griežam pa 90 grādiem. Un skatāmies, mums ir kaut kādas 300 daļas nobīde. Un griežam vēl pa 180 grādiem. Un te mums ir ar kaut kādas 3,5 daļas nobīde. Nu, un tā tad pēc šitā var saprast, ka tas caurums ir ovāls šī virzienā. Vot, tā kā šitā arī mēs atstājam. Tātad ar šo centra meklētāju es esmu trāpījis špindeļa asi precīzi urbuma asī. Un līdz ar to mēs tagad virpuļojam, un mums tagad neizmainīsies centra attālums. Te ir svarīgs moments, lai šis centra attālums tiktu saglabāts. Šitas centra attālums un no šitā atkal šitas centra attālums. Te mums ir vajadzīgs izvirpot uz 24. Izvirpošanas operācija tiks veikta ar šitādu izvirpošanas galvu. Tā ir no koordinātu izvirpošanas aparāta. Redz, viena iedaļas vērtība mums ir 5 mikroni uz diametru. Tā kā nav te nekādi joki. Jā, labi. Daram to.